ieklausīsimies vārdos no pravieša Ecihiela grāmatas 33. nodaļas. Atgriezieties no saviem ļaunajiem darbiem. Kādēļ jums mirt, Izraēla nams? Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, Kungs, ka caur senā pravieša aicinājumu un retorisko jautājumu Tu arī mūs mudini aizdomāties par savu dzīvi, tās kvalitāti, par iespējamām sekām, un jāatzīst, kuram gan gribas dzirdēt pret sevi vērstus šādus vārdus. Tas nepatika nec toreiz tavai izredzētajai tautai. Tas nepatīk arī mums šodien. Neviens jau nevēlas tikt vērtēts kā ļaundaris. Neviens nevēlas savas rīcības dēļ iet bojā. Lai gan par tavu žēlastību un taviem labajiem nodomiem pie mūsu dzīves mēs esam varējuši un joprojām varam pārliecināties daudzos un dažādos veidos, dažkārt Tu uzrunā mūs ar pietiekami skarbiem vārdiem un pievērs mūsu uzmanību lietām un norisēm, ko mēs pie sevis nevisai labprāt gribam redzēt un apzināties. Bet acīm redzami, tu to dari tieši tādēļ, ka tev rūp tevis radīto cilvēku liktenis. Tu mūs apsauc, tu norāji, tu brīdini, jo dažkārt nekā citādi mēs tevi nesadzirdam, nekā citādi nespējam pamanīt paši savu nomaldīšanos. Kaut kur sirds dziļumos cilvēks allaž grib sevi attaisnot. Nav viegli atzīt savas kļūdas, vājības vai ļaunprātības. Iedomāties sevi labākus esam nekā patiesībā. Tas ir tik cilvēcīgi. Censties šo ilūziju uzturēt sevi un citos, tam mēs tiešām tērējam daudz pūļu un spēku. Un kad nu kāds mūs konfrontē un aicina atgriezties no saviem ļaunajiem darbiem, mūsu pirmā reakcija visticamāk ir sašutums. Kā vispār kaut ko tādu par mums varēja padomāt? Mēs taču esam labi cilvēki. Mēs jau nu gan neesam nekādi ļaundari. Ir taču pasaulē vēl sliktāki par mums. Taisnība. Labais un ļaunais reti kad ir melnbalti pretstati. Visbiežāk baltais pārtop melnajā pakāpeniski, nemanot, bet mums pēc iespējas ilgāk gribēsies nu jau tumši pelēko vēl dēvēt par balto. Un tad nu ir tā, ka tikai tu, Kungs, redzi īstās robežas. Tikai tu līdz galam pazīsti cilvēka sirdi. Tikai tu zini, kurā brīdī mēs pārkāpjam kādu robežu paši sevī un jau sākam tirgoties ar savu sirdsapziņu. Tad, kad mēs dzirdam pravieti runājam par ļaunajiem darbiem, mēs iedomājamies tiešām ļaunos darbus. Taču praviešu uzdevums ir iekustināt un atdzīvināt sirdsapziņas balsi ikvienā no mums. Līdz ar to mums ir jādomā par saviem ļaunajiem darbiem, pat ja objektīvi, salīdzinot ar vēl ļaunākiem cilvēkiem, tas varbūt nav nekas,
un patiesībā mēs jau arī to visnotaļ labi zinām, kuri ir tie brīži, kuras ir tās situācijas, kad esam pārkāpuši savu iekšējo robežu starp labo un ļauno. Mums tikai nepatīk, ka kāds to ir pamanījis. Mums tikai nepatīk, ka kāds mums to atgādina, ka mēs tiekam saukti pie atbildības. Bet mēs zinām savus darbus, gan labos, gan ļaunos, lielākoties. Un līdz ar to mēs lūdzam debes Tēvs, dod mums pietiekam daudz drosmes, atzīties vismaz pašiem sev, un pavisam noteikti arī tavā priekšā, atzīt savas vainas, savas kļūdas, savas ļaunprātības, un patiešām nolikt šīs nastas tavā priekšā un lūgt tavu palīdzību, tavu piedošanu, tavu dziedināšanu, lai šie iekšējie kompromisi, lai šīs robežu pārkāpšanas mūsu dzīvi neapgrūtina un neārda. Taču no tā nevar izvairīties. Katrs iekšējais robežas pārkāpums vājina mūsu integritāti, mūsu iekšējo cilvēku. Jā, katrs ļaunums, kuru īstenojam, katra kļūda, kuru nevēlamies atzīt, pamazām posta un ārda mūsu dzīvi. Līdz ar to ļauni darbi ir ļauni darbi, vienalga, cik tie lieli vai mazi. Tādēļ debes Tēvs turpini mūs uzrunāt, turpini mūs brīdināt, turpini, ja nepieciešams, mūs apsaukt un norāt, bet palīdz mums turēties uz dzīvības ceļa. Tas ir ceļš, kurā tu pats nāc mums blakus, ceļš, kurā tu esi gatavs mūs uzrunāt, aicināt, ņemt mūs pie rokas, lai kopā ar tevi varam doties pretī labākai dzīvei. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.